Ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Es tā domāju, cik daudz īstenībā es sevi neaizliedzu. Ziniet, viegli aizliegt sevi tur, kur tu jūti kaut kas labs būs. Tā ir, vai ne? Mums kaut kā vieglāk ir aizliegt. Bet cilvēks, kas grib sekot Jēzum, viņam sevi jāaizliedz arī tajās situācijās, kad tev ir tik smagi, kad tev ir tik grūti. Vai vienkārši tāds piemērs. Tev ir iespēja kaut kur nopelnīt naudu, kaut kādā nelegālā veidā, un tev tiešām nav naudas. Tiešām nav naudas, tev iespējams pat bērnus nav par ko barot. Kā jūs domājat, viegli tajā brīdī aizliegt? Pat varbūt tas nav tik liels grēks, bet tu jūti, tur kaut kas nav tīrs ar to naudu. Tur kaut kas nav labi ar to naudu. Nav laikam viegli tajā brīdī. Ja kāds grib man sekot, redzēs, ka tu tiešām seko Jēzum. Visās situācijās, tas ir visiem attiecas. Visās situācijās. Un ja tu tiešām gribi patiesi sekot, tev ir jāaizliedz sevi. Tev jāatcerās to, ka tu esi pieņemis Jēzu Kristu. Viņš tevi atbrīvojas. Ja tu patiesi sekosi, tev jābūt gatavam, ka tevi nosodīs. Iespējams tevi ģimenes locekļi, pateiks tu sektants, ka tu iesludinās uz ielas cilvēkiem, nedomājot par sevi, ko par tevi. Tev var, kā vienam brālim sludināja, laikam padalīšos vēlreiz, sludināja uz ielas, un viņam tas viens cilvēks iespļāva sejā. Viņš saka, lai Dievs tevi svētī. Bet vai visi mēs tā varēsim? Ziniet, es saku, bieži vien mēs sevi aizliegt varam, mēs tā virspusē bieži vien skatāmies. Es jau tur nepīpēju, nedzeru, es dzīvoju netiklībā. Bet cik bieži ir tā, ka mūs kāds kaut ko aizrāda? Vēl jau varbūt pat maziņš aizrādījums, vai kāds mums nogriež ceļu, un mēs reiz, es lūdzu viņam pazvanīšu, es lūdzu ar viņu norēķināšos. Tu neseko Jēzum Kristu. Kam tad tu seko, kad tu tā rīkojies? Tu vari sev pajautāt tajā brīdī, kam tu seko šobrīd? Vai tev kaut kāds naids vai vēl kaut kas, tu sevi neaizliedz, tu droši sev jautā, vai es sekoju šodien Jēzum? Vai es sevi esmu aizliedzis? Un tas ir ļoti nopietni. Nedomā par savu reputāciju. Kaut kur cilvēks, kas aizliedz sevi, iespējams dzīvē paliks kādreiz viens ar Dievu, viņam nebūs ar ko. Cilvēks, kas ir aizliedz sevi, viņam būs daudz grūtumi, bet es negribu to nobiedēt. Bet Dieva slāva būs liela. Tu būsi paties kristietis. Mēs bieži vien velkam ārā tik savu sulu, spiežam ārā, bet kur ir tā tauta, Dievs saka, kuri ir aizlieguši sevi, kuri nepadomāja par savu reputāciju, kuri nepadomāja, ko par mani padomās, kuri neatbildēja zaimiem ar zaimiem.